Čau, mīļās klausītājas! Sveiciens! Nu jau pavisam. Cerams, ka tad, kad mēs klausāmies šo, ir pavisam silts pavasaris jau aiz loga. Tā kā līdz ar to man ziemas pieteikums, ka ir jāpaņem siltā tēja. Nu joprojām, man liekas, ka attiecās, jo sajūta ir forša. Man liekas, klausoties podcastu, to tēju paņemt, padzert un paklausīties kaut ko par naudu. Šodien mana viese, man liekas, ka par naudu stāstīs ļoti dažādos leņķos. Vismaz tā mēs esam ar viņu izrunājuši. Viņa man ir iedevusi arī krietnu intrigu, sakot to, ka viņa ir izgājusi tik daudz dažādiem naudas cikliem cauri, ka es jau mazliet krēslā dīdos un nevaru viens sagaidīt tos viņas stāstus. Un mana šodienas viese mēģināju braucot uz šurpu studiju atcerēties, ka es īstenībā savu viesi šķiet pazīstu, manuprāt, jau kādus gadus 7. Nevar teikt, ka mēs esam ļoti tuvas draudzenes, bet vienmēr mēs tajā Instagram vidē kaut kur esam bijušas un pāris reizes tikušās arī personīgi, par ko man ir ļoti liels prieks, un es īstenībā visus šos gadus arī piesakoju tai viņas radošai darbībai. Man reizēm gribas teikt, ka viņa ir tāda kaut kādā ziņā tāda radītāja, māksliniece, bet oficiāli man būtu jāpiesaka man šodienas viesi kā zīmolu stratēģe, uzņēmēja, kas vispār nemazāk svarīgi, ieklausieties šai īpaši uzmanīgi, 4 bērnu māmiņa. Es domāju, mēs par to arī noteikti podcastu laikā parunāsim. Un tā, protams, ir brīnišķīgā Diāna Nikitina. Čau, Diāna! Nu, čau, Karina! Tad, kad es saku dāmām, ka es ļoti novērtēju to, ka viņas ir līdz manim atbraukušas, tad es gribu teikt tieši dēļ tās pēdējās tavas lomas dzīvē, kas ir būt 4 bērnu māmiņai. Nu, man ir neprātīgs pagodinājums, ka tu esi savā ikdienā atradusi laiku atbraukt līdz šejienai, līdz manai studijai, lai ierakstītu šo ierakstu. Tā kā mīļš, paldies tev, un paldies, protams, arī Signet bankai par šo ierakstu tapšanu. Bet, nu labi, man gribās ķerties klāt tavam stāstam, kas man vienmēr īstenībā ir ļoti, ļoti uzrunājis. Tātad tu pati esi uzņēmēja, tu palīdzi citiem jaunajiem, vidējiem uzņēmiem domāt īpaši par saviem zīmoliem, bet kas man ļoti patīk, ka tu arī savā pieteikumā stāsti, ka tu redzi biznesu un ka tajā ir arī nauda. Un ka tā nav tāda slēpta lieta, ka, nu, forši, man ir biznesa ideja, varbūt man būs hobijs, nu, sanāks, nesanāks, bet tomēr tā nauda, ka tāda forša, klātesoša ir diezgan tā kā tuvu tam kodolam, tai uzņēmējdarbībai un tai skaitā arī tai, nu, šķiet tai zīmola vedībai, par ko tu palīdzi domāt arī saviem klientiem. Kā tas nākas un vai tas tā ir bijis jau kopš gala sākuma, ka tu esi redzējusi gan priekš savu uzņēmumu, gan arī priekš klientiem, ka šī nauda ir, nu, tāds svarīgs tomēr elements tajā biznesā? Zini, kā es jau vairs neatceros, kas tur bija sākumā un ko es tieši domāju, bet es zinu, ka man tā doma īstenībā ļoti dziļi ir par to, ka ne jau mēs strādājam vienkārši naudas dēļ. Protams. Mēs strādājam, lai kaut ko ar to naudu izdarītu. Un man liekas, ka sievietei viņai vajag būt naudai. Lai viņai ir nauda. Un tas, ko viņa dara, tas jau ir pēc tam nākamās jau lietas un jautājumi, bet ka caur savu uzņēmējdarbību vai jebkādu citu darbību sieviete spēja radīt sev kaut kādu kapitālu, ko viņa, cerams, arī ar prieku tērē, bet arī kaut kādu daļu noteikti liek lietā savādāk. Bet, jā, tad man tā doma ir, ko es arī priekš sevis, kā es arī domāju, man nebija tā, un vienkārši tagad strādāšu un tad pelnīšu, bet es to daru, jo es gribu kaut kādā konkrētā veidā dzīvot vai kaut kādu konkrētu savu dzīvesveidu piepildīt. Un man, jā, tiešām dažkārt ir mazliet grūti runāt, ja man tāds sajūta, ka es esmu izdzīvojis kaut kādas paralēlās dzīves vairākas, un ir brīži, ko es esmu domājis agrāk, un ir tas, ko es domāju šobrīd, un pēc tam vēl tu man esi noķērus tādā brīdī, kurā es vispār esmu tikko pateikusi, ka visi es slēdzu ciet. Es zinu, es biju šokā. Es te uzaicināju šo sarunu, un tā tad es domāju, nu labi, un tu man vēl tā atbildēji tie dažādie cikli par naudu, un tad es burtiski šīs nedēļas sākumā sekojot līdz taviem ierakstiem saprotu, hei, bet tad man likās, tas ir vēl interesantāk, jo tas arī iedod ļoti labu stāstu, tomēr par to, ka šie kaut kādi cikli, kaut kādas tās pauzes, atkal kaut kādi nākamie posmi, nu tie ir baigi svarīgi. Tā kā par to es noteikti gribēšu arī parunāt, bet tomēr es gribu vēlreiz atgriezties pie tās domas, jā, tad radīt uzņēmumus ar domu pelnīt naudu, absolūti tev piekrītu, ka, nu, sievietēm šis stāsts par savu naudu, protams, ka arī man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, bet vai tu esi redzējusi, ka tavu klientu vidū tas vienmēr nāk dabīgi, vai tas tā tomēr ir joma, kur tev arī ir bijis,
jāpa-challenge, jāpa-izaicina arī tā skaitā savi klienti vai klientes uz to, ka tā ir tikai forša, laba vēlme gribēt nopelnīt ar tiem saviem biznesiem. Ok, tagad es labāk sapratu. Jā, īstenībā tas, ka veido biznesu vai izdomā, ka es savu hobiju vai kaut ko varētu pārvērst kaut kādā uzņēmējdarbībā, pirmkārt, ne visi to vispār sauc par uzņēmējdarbību. Daudziem joprojām ir tā leksika, ka pamēģināšu, redzēs, kā būs, varbūt kaut kas sanāks. Un ne visas vispār plāno, ka viņas varētu ar šo kaut ko nopelnīt vai lielu. Un tā ir īstenībā ļoti liela daļa, ir šī neticība, šaubas, kauns, bailes, ļoti, ļoti daudz. Un īstenībā jūs vairāk strādājat arī ar uzņēmējām. Es saprotu, ka ne jau tur vaina ir tajā, ka tu nemāki tur kaut ko sasetapot, ja Instagramā algoritmu nezini. Tas viss ir pupu mizas. Tas, kas ir pamatā, ir īstenībā ļoti fundamentāls bailes no mani redzēs, mani vērtēs, ja man nesanāk, ja nu man sanāk, man kauns, man nērti, kur nu vēl prasīt cilvēkiem naudu. Tas ir viss trakākais, visdūlākais prasīt cilvēkiem. Es tagad nevaru atrast, kā labāk tos mācot. Ļoti labi. Lietas tā, kā vajag. Restīvi, ārkārtīgi liela problēma ir cilvēkiem, sievietēm. Jo es lielākoties ar sievietēm tam strādāju, viņu vairāk lietu pajautāt naudu par savu darbu. Nedod Dievs, ja vēl vajag celt cenas kādā brīdī. Un tas ir īstenībā tas lielākais. Un tas ir tie jautājumi, ar kuriem īstenībā man ir jāstrādā arī ar klientiem, vienkārši pasakot, bet kaut vai tīri sareiķinot matemātiski, es vienkārši pateikšu vienu piemēru. Man ir klienti, viņi jau ir par mums jau vecāka, viņa dzīvo, nevar teikt, mazpilsētā. Mazākā pilsētā. Jā. Vienkārši nav tā, ka visa kārs ārpus Rīgas, tas ir lauka. Nē, vispār nē. Jā, protams. Un viņa man saka, es gribētu izdarīt šādu lietu, mēs sākam likt papīra, ciparus papīru, un es saku, tiešām visu šo gribu darīt dēļ kaut kādiem maksimums 100 eiro. Jā. Tā kā priekš kā, es vienkārši neredzu, kāpēc tad turpini to, ko tu dari. Jo tas nebija tās tā kā ekstra tam, ko viņi jau dara, viņi vēl to. Es saku, bet nav interesanti, jebkurā gadījumā tev nav ko zaudēt, vai daram tā. Uzliec cenu lielāku. Daram tā, es viņai palīdzēju visu uzsetapot, visu, noformēt tur tekstuāli, visu viņi izsludina. Viņa gribēja grupu 10 cilvēku. Viņai savācās, manuprāt, 6 vai 10, bet ar lielāko cenu viņa nopelnīja tik un tā vairāk, nekā viņa būtu nopelnījusi, viņai būtu pilna grupa pa veco cenu. Un man liekas, ka beigās tur arī visi savācās. Lūk, un piemēram šajā piemērā vai tajā, ko tu apraksti, kas ir tik ļoti izteiktas, tiešām tās ir bailes, kas ir paprasīt kaut kādu naudu par šo savu darbu, vai, kas saistās droši vien arī ar to mūsu pašvērtību, vai ne? Ko tad es tur prasīšu, ko tad es tur, kas es tur tāda esmu, lai tur parādītos. Vai arī vēl mums šķiet, ka citiem cilvēkiem nav naudas, jo mēs bieži vien spriežam pēc sevis, īpaši, kad daudzi, kad sāk un viņiem varbūt nav tas liels kaut kāds finanšu tur spilvens vai kapitāls, tad viņiem liekas, ja es nevaru atļauties, arī neviens to nevar, man jātais ir lētāk. Lūk, bet tā tad, šajos, īpaši tajā pirmajā gadījumā, kur tiešām ir tās bailes paprasīt to naudu, un kā tu teiktu, kas ir tā, kā lai saka, tā maģiskā atslēga, kā to situāciju pavērt vaļā, jo, tur mana vismaz tā pieredze, ka, zin kā, visi, tur ir pateikt visas finanšu grāmatas, tur pateikt racionāli ir tā vai tā vai tā, bet ja tam apakšā stāv tā emocionālā baile, tad tā ir tā pirmā, kas ir izcināma daudz drīzāk nekā otrādi, mēģinot sakraut viņai virsū tās zināšanas, un cerot, ka tās palīdzēs to emocionālo sāpi mazināt. Kā tev liekas, kas tad ir tas maģiskais rīks vai, es nezinu, eliksīrs, kas tad palīdz tajā brīdī, kad ir tik bail paprasīt par to savu darbu kaut ko? Zin kā, nav nekāda baigā augstākā tur zinātne, matemātika un raķešu zinātne, ir vienkārši jādara. Un tā kā tikai caur darīšanas metodu. Var, protams, mēģināt, ko vēl darīt, iet kaut aiz hipnoterapiju. Bet tiešām ļoti daudz cilvēku savus blokus un bailes risina tieši šādā veidā. Es zinu meiteni, kas, piemēram, viņi vienkārši nevarēja savākties, lai varētu Instagramā iziet video live vai runāt, vai vispār ierunāt video vai publicēt. Nevarēja. Un tad tu izēj cauri, pasties, kas tev pa programmām, kas tev tur aizliedz, un pēc tam viņi ok, aiziet, dara. Tas pats par naudu. Tā kā tas ir viens ceļš. Otrs ceļš ir vienkārši ar celmu lauzi iet un vienkārši pateikt, es vienkārši eju uz maksimumu. Jo tas, kas notiek, labi, ne uz maksimumu, bet vienkārši es eju un es daru. Man liekas, ka pirmā lieta, ko darīt, ir pastīties, kas notiek jau tirgu un nebūt lētākajiem. Apzinoties arī, ka tā lētākā cena bieži vien ir šī slēpšanās. Es negribu paprasīt, jo es neesmu pārliecināta par sevi, vai es drīkstu, vai tā var, vai man jau pietiekam zināšana. Šis super populāri. Man tak nav diploma, vai es vēl neesmu tik daudz izdarījusi, vai man nav tik liela pieredze.
Jā, ne par pieredzi runājot, ir tā, ka tie, kas ir, piemēram, ilgāku laiku ar daudz klientiem strādājuši, viņiem ir pieredze. Protams, ka viņi var prasīt vairāk nekā tie, kas tikko sāk, jo tev vienkārši burtiski nav pieredzes. Tu nezini visas lietas, kas var notikt. Tu neesi tik daudz dzirdējusi, tu nevari tik ātri navigēt šajā laukā. Un, protams, jo tu esi vairāk un ilgāk nozarē, tu vari prasīt vairāk. Tā kā nevar būt tā, ka pilnīgi zaļš gurķis prasa tikpat, cik eksperts, lai gan arī eksperti var būt joprojām ļoti kautrīgi un ļoti pieticīgi. Arī eksperti var ļoti gribēt visu laiku domāt, vai es esmu pietiekams references punkts, vai varbūt man vajadzēja vēl 5 augstākās izglītības. Jā, un redz, un te mēs nonākam atkal pie tā, ka īstenībā tas ir atkal šis pašvērtējuma, sevis izpratnes jautājums, cik ļoti es esmu strādājusi ar sevi, lai izskaustu kaut kādu šo te, kā to sauc, imposter sindromu, tā kā, kas tad es tāda esmu, lai vispār prasītu par to. Un, dažkārt tev vienkārši jāstāstām bailēm acīs, vienkārši jāizdara, vai jāpaceļ cena. Es esmu tā darījusi. Man bieži vien bija šie te posmi, ka es strādāju, un tad man ir līdz kliņķim. Man ļoti laba metode ir tāda, ka man vienkārši apnīk. Un es tā, ļoti laba metode. Viss šitā es vairs nevaru. Es ceļu cenas, piemēram. Vai es šito metu piemēram, arī šis šobrīd, ko es daru. Tas ir vienkārši saprotu, es šādi vairs nevaru. Man tas nedod enerģiju un prieku, bet es gribu savu darbu darīt ar prieku. Jo man patīk tas, ko es daru. Bet lai man būtu tāds kaivs un lai man būtu lai īstenībā arī klientiem patiktu, man ir jāizdara labi sev. Tas arī tāds interesants varētu likties tā kā paradoks, bet tad, kad mēs darām labi sev, tas īstenībā dara arī pārējiem labi. Un vienkārši pieceļos nākamā rītā un čik visam ceļu cenas. Jo es tā esmu sajutusies, jo vecais man vairs nedara. Čik ceļu cenas, bet tagad tu man izstāsti lūdzu to, kur tad tu šobrīd esi, kādā naudas pieejā, kādā naudas, profesionālajā posmā, un kā tu par to domā arī naudas kontekstā? Tā. Tā, tu man teici, tev būs vismaz sarakstē, tu teici 4 dzīves, kas ir piedzīvotas jau braucot šurp, un ierakstīju voiziņu, kurā tu, man liekas, ka minēja kādas 8 vai tā. Līdz ar to es nezinu, cik naudas dzīves mēs apskatīsim, bet saki, kur tu esi tagad. Mēs varam ņemt kaut kādas pēdējās 3, kas tagad ir aktuālākās. Ja? Tātad, sāksim ar to sākumu. Es savu biznesu sāku 8 gadus atpakaļ. Manam bērnam bija bišķiņ pāri vienam gadiņam, man nebija darba, kur atgriezties, man īsti nebija tādu ideju, ko es darīšu tālāk. Un tad es vienkārši sāku šķetināt no turienes, principā tāpēc es zinu, kā veidot zīmolu biznesu no nulles, jo es pat to esmu izdarījis. Jā. Lūk, un tad tas pirmais bija tāds, ka kur es esmu mājās, man ir kaut kāds pats minimālākais pabalsts no valsts, kas vispār ir iespējams. Man nav darba, man nav kur atgriezties, un tad ir vīrs, kurš ir oficiāli algotā darbā, un tad mēs tur dzīvojam, mēs esam 3, viss baigi fajn. Tad viņš arī sāk attīstīt savu uzņēmējdarbību, tad mēs esam fāzē, kurā mēs abi pelnām, jo es ar savu uzņēmējdarbību sāku arī pamazām pelnīt, tad mēs abi divi tur kaut ko taustamies, skatāmies. Viņam vienmēr ir sanācis daudz labāk nekā man, viņš kā vīrietis arī vienmēr spēja papsīt vairāk nekā es, un tā. Bet mēs tur abi divi taustamies uzņēmējdarbības sfērā. Tad pienāk viens brīdis, kur mēs nolemjam visa ģimene, vai braucam mēs ar kemperi pa Eiropu. Mēs aizbraucām uz 7 mēnešiem prom. Atceros ļoti labi. Tanī brīdī bija tā, es varu savu darbu paņemt līdzi, tā vīrs nevar. Viņš arī bija saguris no tā, kas viņam tajā brīdī bija, un es saku, davai, un viņš man saraksta papīru, ka te ir mūsu tāda mēneša izdevuma, tas ir, kas mums būs jānomaksā, ja es nestrādāšu, tad apmēram, ja? Un es tikai pēc tam sapratu, ka tieši tik, cik viņš bija uzrakstījis, un tas ir krietni vairāk nekā es spēju pacelt, bet Bet jūs aizbraucat. Bet mēs aizbraucām, un es kļuvu par galveno pelnītāju ģimenē. Un tā bija vienkārši revolūcija, un es piedzīvoju vienkārši visas augšas un lejas, kas ar to ir saistīts, un galvenokārt lejas īstenībā. Un tagad mēs esam tajā modelī, kur es aizvien vairāk eju uz to, ka es daru savu prieku pēc, to, kas man patīk, ko es nevaru nedarīt, un savukārt viņš ir galvenais pelnītājs ģimenē, un man šī dinamika patīk daudz labāk. Kāpēc lejas? Lejas? Tas, ko tu minēji tajā otrajā modelī, kempera braucienā, kurā tu sajūti, rekurtu, jo man liekas, tā ir tāda ļoti dabīga sajūta. Es domāju, ka daudzus no mums tā sajūstos, bet tik tālu, cik tu gribi vai vari pakomentēt, jo tu minēji, tu sajūti gan visu to tā kā atbildību, visu, bet bija arī tai skaitā lejas kaut kā.
Jā, nu redz, viena lieta, ko es sapratu, ka es varu pacelt diezgan daudz naudas pati, esot diezgan ekstrēmos apstākļos. Mēs dzīvojam 12 kvadrātmetros, 5 cilvēki. Es tieši nodomāju, ka tas vēl, zini kā, viens ir tas, ka vispār, tad paņemt šo te galveno pelnītāju lomu, bet otrs to vēl darīt tiešām, kā tu saki, tik ekstrēmos apstākļos, kemperi, jo jūs braucāt pa Eiropu, jā? Jā. Jā, tieši tā. Nu jā, un es sapratu, ka es varu pacelt šo ciparu. Nebija viss absolūti spīdoši, nebija tā, ka viss bija samaksāts vienmēr laikā, bet es sapratu, kāda ir mana kapacitāte, ka īstenībā es varu, un pat nebija jāstrādā no rīta līdz vakaram, kas arī ir labā ziņa, ka īstenībā mēs bieži vien darām daudz liekas lietas, ko var nedarīt, jo rezultāts no tā nemainās. Tā man bija tā ļoti laba arī mācība, tad šis man jāizdara, lai sasniegtu šādu rezultātu. Bet es vienā brīdī sapratu, ka man tas nenormāli iztukšo, un es kļuvu, tāda, ka man viss jānokontrolē, man tagad jāsaprot, kurš rēķins, kurā vietā, un man jāmaksā par visādiem benzīniem, un visdrausmīgākais bija, ka man bija jānopērk jauns akumulators, bet es gribu jaunu kleitu, nevis akumulātoru, un tas arī bija tāds skarjās. Un vienkārši viens pēc otras šitādas lietas, tad es sapratu, ka man ir ārkārtīgi grūti, un arī vīram ir grūti. Restīvi, ja mēs būtu tam braucienam gatavojušies, un mums būtu iekrājumi, tad būtu pilnīgi cits brauciens, bet tas bija ļoti spontāns lēmums, un kā bija, tā bija. Un mums nebija arī tāda brīva līdzekļa, tā pārāk arī izklaidēties. Un tad mēs, kā vien spējam, braucam, tu strādā. Tad ir pludmalē, tur var, tas ir smilts pa brīvu, vai ne, un tā, un tad ir laikam kāda kafēnīca, kad ir tāda, Bet ir ļoti daudz arī mācībī, bet tas kaut kādā vienā brīdī sašķobīja mūsu attiecības, noteikti, jo tā dinamika ļoti izjuka. Mums abiem bija grūti, viņam gan par savu pašvērtējumu, kas viņš ir, ko viņš dara, kāpēc, kas un kā, un man kāpēc mans vīrs par mani nerūpējās. Un tas ir tāds ļoti zemapziņas programmas, jo tādā brīdī ar prātu ir tā, ka, pasties, cik krūtis esmu sieviete, es visu varu izdarīt, un vai ko viņš man palīdz, es palīdzu, viņš ir veiko ar bērniem, visi ir forši, un pasties, cik mēs esam moderna ģimene, bet zemapziņā es laiku rājās, kaut kas nav rīktīgi, kaut kāds tāds, tas resentments, aizvainojums. Un mēs pēc tam to dabūjām rītīgi risināt, tādās, jau terapijās un sarunās un visādās praksēs, lai mēs no tā tiktu ārā un galā tiktu pēc 4. bērna, nevis kaut kur citur. Bet tie bija tādi negaidīti pavērsieni, bet tie bija tie zemie punkti. Un cik tev ir pašai viegli, jo tas bija arī tā skaitā viens no maniem jautājumiem, nezinot pat par šiem, teiksim, ceļiem un tiem dažādajiem posmiem, tad kaut kā mēģināt atklāt par to runāt, jo, viens ir pašam tik galā ar sevi un naudu un ar savu naudas personību un ar saviem tur krāšanas un pelnīšanas, teiksim, paradumiem, kas reizēm forši, reizēm nē, tur vēl nāk visādas bērnības traumas iekšā, un tad parādās tas otrs cilvēks, un tad, ja tu esi vēl tik ekstrēmos apstākļos, kas ir varbūt tās tavas mācības, kā vispār runāt attiecībās par naudu, tā, lai, visi nav sastrīdējušies beigās. Tā. Zini kā, varētu teikt, ka mēs īstenībā par naudu nestrīdējāmies, laikam. Mēs strīdējāmies, pat nestrīdējāmies, bet bija tā zemapziņas lietas, kas sāk nākt ārā, kas sākas ist ārā korķus. Es nejūtos drošībā. Man nav tā mugura, aizmugura siena, kas man varētu pasargāt, ja tas vīrietis, kurš tā kā... Jo kas tad viņam vienkārši nebija tādas iespējas. Un es saku, ar prātu apzinoties, viss loģiski, viss ļoti saprotams, bet zemapziņa sākas sist ārā tās programmas. Un tanī brīdī, kad mēs sapratām, ka jo nebija tā, ka visu laiku bija slikti, un ka mēs strīdējām. Mums bija arī foršas brīžas, mēs galā mēs pa Eiropu braucām. Eiropa ļoti skaisti, tas ir forši, bet tajos brīžos kad saprotu, ka kārtējais rēķins jānomaksā. Tas viss uz maniem pleciem. Es esmu visa vienīgā šī kontrola, nevis man neatbalsta. Tas pamazām tā pilinās, un tur jau vairs, tad iznāk ārā vienkārši tādas emocijas. Un kas tad ir tas tūlis, kā to, pašķetināt vaļā, jo tas ir, es domāju, tas prasa tādu drosmi īstenībā pašam ar sevi atzīt, ka tas tiešām nav tik ļoti varbūt par to akumulātoru vai par to degvielu, kas jāielē, bet par tieši tām sajūtām, ko tu mini, kas ir tās saprogrammētās sajūtas, un tu, lai kā tu gribētu būt, cik iecietīga, toleranta vai kāda cita, bet viņas tevī mīt, un droši vien jau liels solis ir vispār spēt viņas tā kā verbalizēt, spēt pateikt, ka vispār īstenībā par to tas ir. Mēs atbraucām mājās, un tad mums bija visādas diskusijas un sarunas, un dažkārt arī augstākos toņos. Lai gan īstenībā mēs esam no pāriem, kas nestrīdās. Mēs ļoti reti mums ir kaut kāda tāda, mums ir diskusija.
Mēs tā varētu teikt. Šad tad viņa bišķiņ augstākos toņos, bet tas varbūt, visas kopdzīves laikā ir bijis, tiešām nedaudz reiz. Mēs tiešām mēs ar sarunu risinām un pateikt, ok, es tā jūtos. Sapcīt, tā ir vēl viena lieta, ko mēs arī mācījāmies, ka nevis tu man tā un tu man šitā, bet es jūtos tā, man kaut kas šajā situācijā nav ok, es jūtos, nezinu, tur pamest vai viena, un mēs mēģinām tādā veidā runāt. Un tad nevis otram pārmetot, jo tas ir super viegli. Un jo vairāk es viņam pārmetu, un tam nav gala un malas, un tas ļoti nosēžās un baigi iespēja tomēr to mikroklimatu mājās un pāri. Un mēs sākām vienkārši runāt, kā es jūtos, kā tu jūties. Kā es jau teicu, mēs sākām izmantot arī dažādas terapijas, kur ir vēl trešais cilvēks pa vidu, kurš mums ļauj vispār bišķi pastīties no malas, ko tad mēs mēģinām pateikt. Un kas ir tas, kas cilvēkam ir sasāpējies, un kas ir interesantākais, ka beigās izrādījās, ka mums abiem sāp viena un tā pat lieta, tikai viņi izpaužās mums katram savādāk. Bet tā doma bija par to, ka es jūtos viens un pamests. Tā kā, tā interesanti sanāca. Bet tās bija izrunāšanās, un galvenokārt, kas to mūsu pāris atturēja kopā pēc tā visu trakā pārdzīvojuma, bija, ka pamatos jau viss ir forši. Mēs esam satikušies, un mēs esam kopā, vai ne? Ka tā nauda vienkārši mums ir jāatrisina, kā mēs ar to rīkojamies. Bet tas nav fundaments dēļ kā tagad visu mēs pie malas. Un pastāsti tā pārēj tajā esošajā posmā, kur atkal atdot to kontroli, bišķiņ prom, spēt kaut ko nodot no sevis un sev arī pateikt, ka man nav jātur viss par visiem. Cik viegli tas tev nācās? Nebija galīgi viegli. Nebija viegli. Es teiktu, ka tas ir kaut kāds gada process mierīgi. Jo, zini kā, tas, ka es sapratu, kas man tā nauda ir tāda kontrola. Kam ir nauda, tas ir galvenais. Un tas kontrolē situāciju. Un, ja man nav naudas, tad kas es esmu? Tad mani var, nezinu, manipulēt bīdīt, kur vajag vai kā, kā tā nauda iedot tādu drošības stabilitātes sajūtu. Un tad es arī ar šo strādāju, sapratu, ok, labi, ja viņam ir nauda, man ir no tā foršāk, bet man vajadzēja sajust šo drošību arī. Man, kā nauda, arī, piemēram, par uzņēmējdarbību arī runājot un par mani privāti. Man ir nepieciešams, ka man uz konta stāv kaut kāda konkrēta summa X, un tad es jūtos droši, un tad es jūtos radoša un brīva darīt lietas. Un es to viņam arī tam vīram mēģināju teikt un atgādināt, stāstīt, man vajag šo drošības sajūtu saist. Un viņš man kā kārtīgs psihologs saka, jā, bet tā drošība jau rodās tevī pašā. Jā, bet man vajag, lai es redzu no tevis, arī kaut kāds apliecinājums un apstiprinājums tam. Ka man nav jābūt kā plānam B, kurš te mēģina, ja tu nenoķers, tad es noķeršu. Un viņš pamazām ar kaut kādiem soļiem man sāka pierādīt, ka tu vari uz mani paļauties. Un beidzot, pēc 10 gadiem es esmu saņēmusi to, ka man reiz nedēļā ziedus nes mājās. Jo viņš ir sapratis, ka tas īstenībā nav jau vienkārši, tas ir vai puķis jānes. Viņam no tā ir labāk, jo man ir labāk. Un es jūtu, ka viņš par mani rūpējās, un man ir drošības sajūta, un es zinu, ka viņš par mani padomājis. Un beigās visam tam ģimenes mikroklimatam tas nāk rītīgi labi. Tas happy wife, happy life. Absolut. Un arī otrādi pilnīgi noteikti strādā. Un kā tu šobrīd, un atkal tas nav par kaut kādām summām vai kaut kādu ļoti tur precīzu konkrētu ciparu, bet kā tu šobrīd nokontrolē, ka tu kā Diana jūties labi ar to, kā tev iet finansiāli? Redz, kā es esmu gājis, pēdējos tos 8 gadus, kopš es uzņēmējdarbībā, es esmu gājis cauri ļoti daudziem posmiem. Man ir bijis tā, ka man tiešām, es skatos, manas konta ir 2,32, ja? Un tā kā, ok, mēs šodien ēdam kartupeļus. Nākamajā nedēļā, ja vīram vai man ienāk kontā lielāks cipars, mēs braucam ar īrētu Teslu uz spā Igaunijā. Ja? Tā kā tieši tādi tie kontrasti ir bijuši, bet tā kā es zinu, kā tas ir, kad tā kā, nezinu, kā būs, un lai nopirktu bērnam zābaks, man ir jāiekrāj. Un tā ir viena no tām lietām, tāpēc man teikt bērniem ļoti daudz zābaku mājās. Tas ir kaut kas, kas man bija tāds, kā es pirmo reizi iegāju veikalā, un es varēju nopirkt uzreiz bērnam zābakus. Un nevis tur kaut kāds lētākos paši, bet tos, ko es gribēju. Ja? Un tas bija nenormāls, rītīgs kaivs. Es jau aizmirsu jautājumu. Par to, kā tu šobrīd, tu saki ļoti pareizi, ok, tu esi izgājis cauri visādiem tiem posmiem, gan nav pavisam, gan pēkšņi parādās, tad var atkal izbaudīt to naudu, bet kā tu šobrīd šajā esošajā modelī zini, ka tu tagad par naudu jūties labi šajā brīdī, šajā mēnesī, vai šajā nedēļā droši, vai tas ir kaut kāds drošības pilvens, vai tas ir kaut kāda sajūta par to, es zinu, ka es uz kaut kādu laiku varēšu tur, es nezinu, ja vajag nomaksāt komunālos, vai nopirkt bērnam zābakus vai apavus, teiksim, ilgstoši tam nekrājot, kas šobrīd ir tie tavi. Es esmu tā kā lakmus papīrīši, pēc kā tu sev vari pārbaudīt, ir labi, vai arī, hei, kaut kas jādara, jo nav labi.
Jā, manam sirdsmieram palīdz tas, ka man ir atsevišķs konts, kuram es netieku nekādā veidā klāt. Es tieku caur internetbanku, jā, bet nekādos citos veidos. Un ka man tur stāv summa, kas man rada sirdsmieru. Un kas ir interesanti, jā, ka tas naudas, viņš tā kā tāds naudas muskulis, viņš aug, jo ja agrāk tā bija viena summa, tad tagad jā, tā ir cita summa, kuru man tur vajag. Un, ja es agrāk teicu, ka man nav naudas, tad man tiešām ir pēdējie 5 eiro, un ja es tagad saku, ka man nav naudas, es tagad vairs nesaku, jo īstenībā es esmu no tiem cilvēkiem, kas es ļoti izjūtu, kā nauda tomēr ir saistīta ar manu enerģiju, un vispār ir enerģija, un ir, viņai ir vēl citas dimensijas. Tas nav tikai sastrādāju, nopelnīju, tur ir tik daudz, kas līdz nāk, piemēram, kaut vai loks ar cilvēkiem, ar ko tu esi kopā, kaut vai klienti, ar kuriem tu esi kopā, sarunas, kas tev ir, tas arī visi īstenībā ļoti iespaido naudas attieksmi. Kaut vai pateikšu vienu piemēru. Mēs pagājušajā nedēļā atbraucām, mēs bijām Amerikā ar visu ģimeni, un tur ir tā, ka tu noīrē māju, Miami, ja? 1500. Tu nevari, labi, tu vari dabūt kaut kādu šņakainu viesnīcu, vēl kaut ko, bet principā tā ir summa, un tas ir tāds, labs cipars. Un tas, zini, kā pastrečo to naudas muskulu, ne, ka tu saproti, ka labi, lietas maksā šitā, tad atbrauc uz Latviju, tev ir pilnīgi cits acis uz to, cik kas ko maksā, un saprot, īstenībā es varu atļauties daudz vairāk, jo tu atbrauc uz to ceļojumu skaits, ka tev kaut kur ir jādzīvo, kaut kas ir jāpēd, tev nav baigi daudz variantu. Un tas baigi velk to naudas izpratnes muskuli. Bet ko es ar to gribēju pateikt, jā, ka, piemēram, arī, ja mēs visu laiku sēžam un runājam par to, vai cik griķi dārgi palikuši, tad tur mēs arī paliekam. Bet, ja mēs runājam par to, būtu forši ceļot, kāda ir teātri, kādi ir koncerti, kur mēs varētu aizbraukt nedēļas nogalē, ko mēs varam kādas pieredzes sagādāt sev un bērniem. Tev prāts jau sāk domāt citos līmeņos, nevis kā man sagrabināt griķiem, bet kā es varu dabūt naudu vai nopelnīt, lai es varētu piepildīt savus lielākus mērķus. Un kas ir tas veids, kā tu teiktu, kā lai šo muskuli sevī trenē? Jo, manuprāt, es pilnīgi dzirdu, ko tu saki, bet mēs esam kaut kā tā mūsu kultūra arī vairāk tāda piezemēta. Un arī no manām viesēm es atceros, kad Egi Gēluma brīnišķīgi teica, viņas mērķis ir miljards. Un es teiktu, pat man, kas es arī ikdienā ļoti daudz strādāju ar turīgiem cilvēkiem, ļoti daudz domāju par naudu un visu citu, man jāsaka, tā pirmā reakcija vienmēr ir, cik tur tad ir daudz tās nulles, tas ir ļoti daudz. Bet es absolūti piekrītu, protams, gan viņai, gan tevis teiktiem, un arī pati daudz par to domāju, kā lai reizēm no tām ambīcijām nenobīstas. Ja? Varbūt viņas nevajag arī likt, teiksim, kaut kādas tur absolūti nesasniedzams, tas arī ļoti grūts mērķis, uz ko iet. Bet tas, ka bieži vien mēs varam pielikt klāt kādus 50% tam, tādai ambīcijai, ko mēs gribam izdarīt, kā rezultātā pie mums tā nauda arī tur finālā grib vai negrib viņas smuki arī atripo. Tas gan ir, man liekas, tā likumsakrība tur strādā. Kādi ir tie tavi mehānismi, kā tu izej ārā no tā, lai tu nerunātu tikai griķi dārgi, bet teiktu, vispār es gribu aizbraukt uz to koncertu, vai vispār es gribu aizbraukt ar visu ģimeni uz Miami. Jā, jo, piemēram, pirms 7 gadiem, labi, mēs nebijām tik daudz, bet tas nebija kaut kas, ko mēs varējām. Mēs varējām aizbraukt ar lētāko reisu uz Berlīnu, un tas tagad paši ar savu kabatā pudelīti. Es iet uz bāriem. Tas arī ir piedzīvots, vai ne? Zini kā, te man ir viens stāsts. Es biju pie vienas coaches, mēs arī par šo runājam, tas jau ir gadi 4 atpakaļ, manuprāt. Un mēs runājam, viņa saka, zini, es tev pateikšu, tur ir viena problēma. Tava problēma ir, ka tu pa maz gribi. Un es saku, es tev došu tagad prādas kurpes, tu ņemsi? Es saku, nē, man nevajag. Viņš saka, tā ir tā problēma. Un es domāju, ko viņi man tam prādas kurpēm? Tā kā ko? Bet es tagad sāku saprast, kur ir tā lieta. Ne jau tajās, tas ir kā simbols. Ja tu negribi, tad kāpēc, lai tev vispār būtu kaut kāda interese nopelnīt vairāk? Un tas man bija tāds, tāda atklāsme, lai gan es tagad apstīsies, man prāta kurpes negribās, es domāju, prāta zābaki smukāk, varbūt tādus. Bet zini kā, man tas noteikums arī tāds, ja jau ir kaut kāda dizainera zābaka, tad arī brīdī, kad tā pamata dzīve ir sakārtot tā, kā es vēlos. Nevis vienkārši zābaka pēc, bet ka tas ir kaut kāds mēģis, ka tad jau tev, ka viss ir. Zini kā, tad, kad cilvēkiem viss ir, tad viņi sāk pirkt jocīgas lielas statujas dārzā, vai kaut ko tādu. Un tas ir tāds bagātības līmenis jau. Es nezinu, ka tā ir. Man kaut kā liekas, ka bieži vien mēs tieši tās lietas, jocīgās lietas pērkam, tāpēc, ka mums tik ļoti gribās kādam pielīdzināties, jo man savukārt tas vērojums bieži vien par tiem turīgiem cilvēkiem ir tāds, ka viņi tā kā var ik pa laikam kaut ko nopirkt, tā skaitā pradas kurpes, bet ka tas nav arī tāds īsti pašmērķis. Bet, jā, varbūt, es zinu, jā. Ne, tas, kas kuram arī ir svarīgs, jā. Bet tad atgriežoties pie tās domas, jā, tad
vienkārši pat ne tas, ka gribēt vairāk, Mhm. jāsaka to, ka tu sev atļauj gribēt vairāk. Mhm. Un tā ir tāda baigi incidentā lieta, bet es to saku, jo es vienkārši pat to savas ādas esmu izjutusi, kāda ir liela starpība. Ka es atļauju sev sagribēt kaut ko. Jo tad, saprot, tas tā kā pilnīgi cits uzdevums tiek dots, un īpaši mēs, kas esam uzņēmējdarbībā, te jau tu sāc domāt, kas man ir jāizdara, lai šādu ciparu sasniegtu. Man, piemēram, bija ļoti praktiski viena metode. Tas bija pāris gadus atpakaļ. Es izdomāju, tā, man tur kaut kas, mēs arī ceļojam laikā, un saka, man vēl šajā mēnesī man vajag 2000. Piemēram, pirms 8 gadiem, kad es sāku uzņēmējdarbību, 2000, mums bija kosmos. Tā kā, Dievs, es būtu tik laimīga, ja man būtu 2000. Tanī brīdī man bija tā, man vajag vēl 2000. Jā. Tad man jau ir kaut kāds kapitāls, jau ir iztērēts. Jā. Un es tā domāju, ko es varu izdarīt šajā situācijā. Un es vienkārši paņēmu, izdomāju, tā, es pārdošu šo kursu, es viņam uztaisīšu atlaidi, jo atlaidi visiem cilvēkiem patīk. Un es gribu nopelnīt 2000, tad man jāpārdod kaut kādi 57 šie kursi. Es vienkārši sarakstu datumus līdz izpārdošanas beigām, un vienkārši katru dienu skatos, cik ir nopirkuši. Un man tas bija precīzi. Vienkārši beigās bija tieši precīzi, cik man vajadzēja. Un tā man bija tā atklāsme par to, ka ja es izdomāju, ka man to vajag, es atradīšu veidus, kā tur nonākt. Un tas ir tāds arī treniņš. Un tāpēc tu nevari tā, ka arī jau rītā miljonu. Tu vajag spausīm, tur es nezinu, kā to izdarīt. Rītā 10,000. Moška es varētu izdomāt. Moška. 1,000 stabili var izdomāt. Bet vienlaicīgi pirms gadiem, 2, 3, 4 es nevarētu tā pateikt. Es varu izdomāt uz rītdienu 100 eiro mierīgi. Bet tas nāk ar šo kaut kādu pieredzi, ticību, sapratni. Es arī braucot šeit tieši domāju, agrāk nevarēju šo saprast, bet tagad es saprotu, piemēram, ja tu gribi strādāt ar bagātiem cilvēkiem, viņi taču negribēs strādāt visdrīzāk ar kādu, kurš skaita, cik maksā griķu veikalā. Tā nav viņu līmeņa saruna. Mēs varam parunāt par to, uz kādu koncertu mēs bijām, vai kas bija tavs pēdējais ceļojums, kaut kādas tādas lietas. Un līdz ar to, jo vairāk tu cel arī tādu kaut kādu savu naudas latiņu, vēlmi, gribēšanu, jo tu pievelc arī klientus, kuriem tā nauda arī ir. Līdz ar to tu par savu pakalpojumu paprasīt vairāk. Jo, ja mēs laiks strādājam tajā līmenī, kur īstās naudas nav, tad tas līmenis arī ir. Es negribu izklausīties merkantīli, cilvēki var strādāt, lai gan man maz teorijas, varbūt kontroversāli, bet man šķiet, man ir vairākas, bet šī, ko es gribēju pieminēt, ir, ka, ja tu strādā profesijā, kurā nav variantu nopelnīt vairāk, tad vajag bagātu vīru. Jā, vai arī objektīvi droši vien, tad samierināties ar to, tad atrast vai tad bagātu vīru, vai arī tad, diemžēl, jāmaina tā profesija. Jo, protams, tur ir kaut kāds tas limits, kurā, man liekas, bieži vien mēs arī runājam, tā kā ir divas opcijas, kā to savu labklājību celt vai tos uzkrājumus, teiksim, sākt veidot. Vai tu samazini izmaksas, kas no vienas puses ir arī, tāds regulārs, labs, foršs treniņš apstīties, vai tu neesi kaut kādā kosmosā ar kaut ko iegājis, kur tu jau mierini emocijas, nevis īstenībā pēc to, kas tev vispār dod prieku un sagādā kaut kādu laimi, vai tas otrais, kas bieži vien ir tāds daudz sarežģītāks, kā tos ienākumus celt. Vai tu būtu uzņēmējs, vai tu būtu darba ņēmējs, un tajā mēs tā kā bieži negribam īsti ieiet, jo, tā kā nē, tas īsti. Bet zini, kā man liekas, ka visi šādi podkasti ir ļoti labi, un es ceru, ka daudz jaunas meitenes šo klausās, jo, piemēram, iedomājies, tev darbs ir strādāt to, kas ir maz atalgots, diemžēl šobrīd. Ko darīt? Bet ir taču varianti. Piemēram, šis gan man neiznāca, tur ir citi iemesli dēļ, bet principā, tā kā man bija 21 gads, es paņēmu kredītu un nopirku dzīvokli. Pēc tam tur visādas dzīves peripētīs turpa šurpa, es to dzīvokli atdevu vecākiem, viņi tur saremontēja, pārdeva tā. Tā kā viņš nepalika man, bet tas kredīts bija smieklīgs, jo tas bija cik gadus atpakaļ. Ja es viņu joprojām, maksātu, viņi būtu izremontējis, man būtu reāli īrs dzīvoklis. Un varbūt, ka tas ir veids, ka vienkārši ar kaut kādām mazām investīcijām radīt šos te, es negribu teikt pasīvos ienākumus, jo es neticu vārdam pasīvs, teiksim tā. Viņi var būt blakus ienākumi, bet uz viņiem tāpat ir jāstrādā. Pat, ja tev ir īrs dzīvoklis, tāpatās tur ir jāpieskat, ko tā rēķina jāsamaksā, vai ne, vai jāapsās tur īrnieki iekšā ārā, tā. Plīs, trūbas piekdienu vakaros. Tieši tā. Un, tā kā, bet tev ir kaut kāds vēl viens veids, kas tevi atbalsta finansiāli. Un, kā saka, jo ātrāk sāks, vai ne? Es saku, man tajā laikā, man liekas, ka tas kredīts uz to dzīvokli bija, es negribu samalot, bet, vai 130 vai 160 eiro, kaut kas tāds mēnesis, smieklīgi. Būtu bijis dzīvoklis, ja? Bet nekas, viss tas ir. Man liekas, divas lietas, par ko es tikai gribu ātri pareflektēt arī klausītājiem. Man liekas, viens, ko ļoti forši tevī var daudz sadzirdēt, un ko mēs esam runājuši arī iepriekšējās epizodēs ar tik ļoti daudzām runātājām. Šie te mērķi, cik svarīgs ir tas personiskais mērķis,
sev viņu uzlikt nevis pareizu, nevis tādu, kas tur grāmatā kādā ir ierakstīts, ka ir pareizi krāt pensijai vai pareizi kaut kam, bet tas, kas samotivēs baigi tevi un spēs īstenībā tev palīdzēt pacelt arī to latiņu vai tās darba spējas citā tādā līmenī, jo es absolūti piekrītu tev. Un tas pat nav, man liekas, saistīts tikai ar uzņēmējiem, bet ar jebkuru. Nu, ka tajā brīdī, kad es tiešām zinu, ka es to gribu, tad man ieslēdzās pavisam cita domāšana uz to, kā es sāku domāt, nevis kaut ko varbūt kādreiz varētu, bet ko tad es. Bet kad tev sākās tā risināšanas, tas foršais, tā kņudoniņa, kur domā, tas man ir tiešām svarīgi, un es izdomāšu veidu. Un tad patiesībā tur tās iespējas kaut kā pat negaidīti, bet tu sāc īstenībā ar viņām strādāt un domāt, kas man liekas ļoti svarīgi. Un super otra lieta, kurai tu pieskāries, es absolūti tev piekrītu. Pasīvi ienākumi, vienkārši tas vārds pasīvi ir ārkārtīgi maldinošs, jo lai jebkādu pasīvu tādu ienākumu izveidotu, vismaz lielākajai daļai no viņiem ir vismaz sākotnēji superaktīvi jānokapā, jāizdomā, jāizveido tā bāzīte, kā to radīt, vai tas būtu dzīvoklis, vai tas ir kaut kāds maziņš kapitāls, ko tu gribi ātri sainvestēt, iegūt mazliet lielāku kapitālu, bet lielākoties tas vārds pasīvi nenozīmē to, ka tas viss notiks pats no sevis, bet būs diezgan daudz sākumā kaut kas jāieliek. Kā tu teiktu tām dāmām, kas ir kaut kur darba ņēmējas, viņas zina, ka viņām ir kaut kāds šķietams talants ir un grib to pasīvo ienākumu? Kas būtu kaut kāda pāris tavi čeklisti, ko tu teiktu, ko ir vērts padomāt, vai tiešām vispār vērts ķerties klāt pie tās kapitalizācijas vai pie tās iespējas varbūt viņu pārvērst par to ienākumu? Jā, vai tur kā baigi daudz tie apsvērumi, bet ja to dara tādā hobija līmenī brīvdienās, tad tas, kas man būtu aicinājums, ir nedempingot, jo kādam tas ir izdarbs. Un ja tu, piemēram, pārdod, izdomās rotas, tur pat 3 eiro, ja tev jau nevajag, jo tu pelni kaut kur citur, bet kādam citam tas ir maisdarbs. Tu nedrīkst vienkārši to nodarīt citam, jo tu pasties. Es taču varu dabūt tik lēti, kāpēc tev tik dārgi. Un tas ļoti, ļoti bojā vienkārši kopējo tirgu. Tā ir viena lieta, ko noteikti nedarīt. Pat nebija iedomājusies šādu leņķi. Jā. Bet ja tiešām gribās, tā kā tev liekas, tu gribētu to, bet ar domu, ka tev gribētos kaut kādu šo pasīvo ienākumu, ka tev ir tas talants, bet ka tas ienākums pat būtu drusku svarīgs. Zini, es nezinu, kā ilgtermiņā kā apvienot pamatdarbu ar vēl kaut kādu, jo visas uzņēmējdarbība, viņi kaut ko no tevis paprasīs. Es domāju, tāds īres dzīvoklis tad jau ir visvienkāršākais variants, jo tur vismaz var saimnieku nolikt vai kaut ko, kas tavā vietā dara, bet ja tu kaut ko gribi radīt, darīt, ko var monetizēt šobrīd ļoti labi zināšanas. Bet tagad tajā mūsu mākslīgā intelekta laikmetā, ka visi var uztaisīt kursus 5 minūtēs, ir ļoti jāinvestē sevī kā zīmolā, jo tad es, kā klients pērku no kāda, ko es pazīstu, un kas ir īsts cilvēks, un kur var nojaust viņa ekspertīzi, nevis kādu, kurš tikko kaut ko saģenerējis, un īstenībā viņam nav ne pieredzes, ne sajēgas. Tā kā es teiktu, ka tādus online kursus, piemēram, vēl var taisīt, vai kaut kādas tikšanās, vai kaut ko, bet tad jāstāsta arī, kāda ir tā finansiālā kapacitāte. Man, baigi, protams, iebliez arī pa galvu, mēs te Amerikā braucam, un tur, mēs tā kā kemperi cilvēki, kā redz kemperi, tā uzreiz sirsnīgā siltspēja. Un tur mēs braucam, un tur ir kemperi stāvvieta. Un vienā pusē, pirmkārt, mēs braucam pa šosei, kurā ir 3 vai 4 nostaļas katrā virzienā. Ja? Un tad vienā pusē ir kādi 1000 kemperi, un otrā pusē ir kādi 1000 kemperi. Un tas droši vien ir tikai tā frontīte. Jā, un cilvēki, Dievs, cik nenormāli daudz ir visa kā. Un tā Amerika baigā iedeva tādu sajūtu, cik mēs dažkārt aizmirstam, cik vienkārši ir daudz un vēl vairāk. Un, ja tu strādā ar pasauli, tu vari vispār ļoti monetizēt un nevajag tikai aizkavēties, varbūt tikai šeit, lai gan arī Latvijā var nopelnīt. Un man tiešām ir arī bijuši labi launči, kurus paceļ ļoti labus, manuprāt, ciparus. Pirms saka, es esmu solo uzņēmēja, ja te vien pats strādāju ar asistentēm, tie cipari ir bijuši labi. Un tas ir iespējams. Bet, manuprāt, ne visiem sanāks. Tā arī tāda lieta, kas ir jāsaprot, jo tas prasa laiku, enerģiju, vēlmi, kaut kādu šo te sevis likšanu, šo te visibility, redzamību. Tā ir tāda lieta, ko daudzi neaptver līdz brīdim, ka kā man tagad jāpārdod, kā man tagad jābūt redzamai, bet tā ir daļa no pārdošanas. Tas ir darbības vārds, tev ir jāpārdod. Un es pilnīgi varu, varbūt mazāk uz to pārdošanas sadaļu, bet uz to redzamību es absolūti varu piekrist, un es varu tajā ļoti atpazīt sevi, jo es ļoti labi atceros arī sākot šo savu kustību, šī jauns. Tu intuitīvi saproti, ka tas ir tik ļoti svarīgi cilvēkiem ieraudzīt, ka aiz šīs kustības ir kāds īsts cilvēks, īsta sieviete, kura
saskarās tur ar izaicinājumiem, tur ir kaut kādās jomās zinošāka, kaut kādās mazāk zinoša, bet es varu pat teikt, ka līdz šim pašam brīdim man reizēm pašu tas arī mulsina. Nu, cik daudz ir tā kaut kur tā man seja, un man liekas, es gribētu. Un kas arī ļoti interesanti, šajos gados, man liekas, tā tendence nav nevis samazinājusies, bet viņi ir vēl daudzkārt jaudīgāka kļuvusi, kur, teiksim, posti, kas varbūt ir superīgi no satura viedokļa, viņi ir ļoti pareizi, ļoti skaisti, bet viņi ir ļoti tehniski, viņi ir gandrīz bezjēdzīgi, ja salīdzinājumā ar jebkuru mini-rīlu, kurā varbūt tu vari pateikt kaut ko citreiz jēdzīgāku, citreiz tu nevari visu to domu izteikt. Un to es gan absolūti dzirdu, bet es domāju, ka, ja es vienmēr priekš sevis tā domāju, ja tas tavs patiesais nodoms ir tāds, ka tu gribi darīt foršas lietas un pati realizēties un iedot kaut ko labu pasaulē, tad kaut kā, viss tas kautrīgums par to redzamību vai par to, vai man tur spīd seja, vai man ir nepareizais leņķis, vai man patīk, vai man nepatīk, kā es izskatos vai izklausos, viņš tomēr aiziet kaut kādā otrā plānā, ka tu vairāk koncentrējies. Jā, ja tev tā kāda misijas apziņa, ja tu nevari nedarīt, tu vienkārši ej un dari. Man arī, es atceros, man bija laivas, kur man reāli, mieža grauds acī. Tā, ka tu nevari nepamanīt, ne? Un es, kā man ir darbs, es daru, es runāju, un es arī stāvu par to, ka, ko tu redzi, to arī dabū, ne? Kāda es esmu, tādas esmu, es neizliekos savādāk, nekā es esmu uz ielas vai ne, vai kā. Un arī man tur rakstīja, wow, cik drosmīgi no tevis arī visu to. Es saku, ko man tagad 2 nedēļas neko nedarīt, jo man ir mieža grauds piemeties. Tā arī ir daļa, ja, un tad tev jāspēj pāri kaut kādu, uzaudzēt bišķi biezāku ādu, un tad ir tā pumpa, un tad es vienu kursu arī ierakstīju. Pa pumpi, ko man darīt? Es viņu rakstu, man tā pumpi, neko darīt. Un zin kā, reizēm viņi var pārvērst arī par absolūti negaidītu efektu, jo es atceros, ka es arī ierakstīju vienu epizodu, man liekas, tik interesanti, un viesi tik interesanti, viss tik forši. Un, protams, ka tev, kā tev nāk visi tur kaut kādi laiki, un paldies, viss forši. Un kā, es kā droši vien kā lielākā daļa sieviešu, un tad atnāk viens kritiskais ieraksts, un, protams, ka es fokusējos tikai uz to, un šis ieraksts bija par to, kam ir absolūta taisnība. Ka es tik ļoti bieži, jo es neesmu, teiksim, profesionāls žurnālists vai profesionāls kaut kāds speakeris, ka tad, kad mēs šādi runājam, es diezgan daudz pa vidu klausoties ar interesi saku šo te, jā, un kur tā meitene ļoti korekti un ļoti pareizi man arī aizrāda un saka, viss jau būtu labi, ja tā Karina tik bieži neteiks tos un labi, jā, piekrītu. Un tad es savā storijā tā arī ieliku, un īstenībā, kas iznāca no tā ārā, kad bija virkne dāma, kas teica, viss kārtībā, tā kā tikai galvenais nepārstāj tos podkastus taisīt, tāpēc, ka tu to saki, nesacepies par daudz par to, un ka mēs visi esam tikai cilvēki, tā kā, kaut kur, es tomēr baigi ticu, ka kaut kādas tās mūsu, varbūt tas arī rada kaut kā gan to personisko sajūtu, gan to cilvēcīgu. Mums visiem ir bijuši mieža graudi, mēs visi varam aiziet ar pumpu un uzstāties un spēt to izdarīt. Ja tas nodoms ir labi. Labi, pirms es ķeros pie savu pēdējā jautājuma, man tev tomēr ir jāpajautā. Diana, kā 4 bērni, kā vispār par to domāt un vienlaikus kaut kā saturēt visu to? Man, protams, īpaši šī podkāsta ietvaros interesē to naudas dzīvi, vai tas kaut kas ir jāplāno pilnīgi savādāk, jo tas ir tāds arī ļoti drosmīgs lēmums. 1, 2, es saprotu, 3, es jau uzskatu, ka tās jau ir supermāmas, bet 4 bērni, tas ir kaut kas vispār, tas ir amazing, tas ir ļoti apbrīnojami, bet kā tas sadzīvo ar visu to ambīciju, naudas dzīvi, visu to? Zin kā, man, tie bērni, viņu ienākšana ģimenē nekad nav bijis pakļaut kādai finanšu plānošanai. Nav tā bijis, ka mēs sēžam un sakam, mēs nevaram atļauties vēl vienu bērnu. Tā nekad nav bijis. Mēs sakam, Klau, man tā, ka piedzima otrā meita, man bija skaidrs, ka 3. būs točina. Par 4. mums bija tā, gaisā ir, varbūt piezemēsies, piezemējās. Bet tas nekad nav bijis saistīts ar finansēm. Redzi, mums arī šie gadi ir bijuši arī tādi finansiāli izaugsmas gadi, mums ir katru gadu bijis aizvien labāk, bijis dažādi, bet ir bijis stabila izaugsma, ir bijis labi. Līdz ar to man vispār tāds sajūta radās, ka to vairāk bērnu, jo labāk iet. Kaut kā tā, zin kā, tas ir vēlreiz par to, ka tev ir šī nepieciešamība gādāt par vēl 4 cilvēkiem, tad skaidrs, ka tev ir jāizdomā ambīcija jāliek vēl augstāk. Un man ir ambīcija ne tikai būt, un ēst, bet es gribu arī, lai man ir elektrība, un mēs varam ceļot, un mums ir vēl tie kaut zābaki. Un zābaki, un tad es sāc domāt vienkārši, kā es šo visu varu izdarīt, un kā mēs to varam, tā kā tie bērni nāk vispirms, un tad jau mēs domājam,
Kā to atļauties? Nē, mēs to varam atļauties. Nav tā, ka mēs dzīvojam pilnīgā luxury, lai gan es nesen pieķēru sev pie domas, ka man dažreiz ir nērts pateikt, ka man labi iet finansiāli. Un tas ir vienalga, vai man ir 100 eiro vai 1000 eiro, kaut kāda neērtība ir, un es ar to arī strādāju. Cik es strādāju, es vienkārši to esmu piefiksējis, un piefiksēšana jau ir īstenībā ļoti liela atslēga uz kaut kādu risinājumu. Un ka nekautrēt, man iet labi finansiāli. Vienlaicīgi nav tā, ka man vispār šobrīd nav auto, piemēram, es nebraucu tur ar jaunāko auto, man nav tur pašā uzbūvēta māja, bet man ir bijis ceļojums uz Ameriku ar ģimeni. Tas ir tas, kā es mēru savu šo te finansiālo izdošanos. Protams, man ir lietas, ko es atļauties, kas man ir svarīgs. Man patīk aiziet uz kafejnīcu, man patīk ceļojums. Man, piemēram, es pārāk netērēju drēbēm naudu. Es tagad veiku nopirku jauns džins, jo es vienkārši pēc dzemdībām nevarēju ielīst vecajos. Tagad man ir zābaki. Es ļoti gribēju šo zābakus, es viņus noskatīju, Dizaineru zābaki. Es taču tādā biržā skatījos, kā viņiem cena mainās. Nē, šitie ir boss. labi. Sākam pamazām, man jāizaug arī. Bet ne, idejas, ka ir pilnīgi taisnība. Un es tā kā biržā skatos, kā cenas ceļās, viņam iet augšā, lai es veiku šitā bija tā, un tad es gaidu, kad ir tā labi. Un tad es viņus nopirktu, ka viņam bija man pieņemama cena. Šī te blūzīte ir jau savu iznācienu jau pirms 2 gadiem zīmola mītapā piedzīvojusi, un visāds tās lietas. Tā kā, es tērēju tur, kur man tas liekas svarīgi. Man svarīgi ir mana ģimene, tagad mēs esam pēduši, manu bērnu izglītība, labi apģērbi, bet virsapģērbi. Drēbes mums varbūt arī bērniem atdotas vai second hand. Man arī ir bijis tā, ka man ir žaketi pa 20 centiem un vienlaicīgi šāli pa 100 eiro. Un tā kā viss tāds miksiņš ir. Atkarībā, kas tev ir svarīgs tajā brīdī. Un par šo man tikai jāpasaka, ka es domāju arī klausītājs, kas klausās regulāri šo podcastu ļoti labi to ir sadzirdējuši, es teiktu, gan arī visās runātājās. Tā atslēga atrast priekš sevis, kas ir tās lietas, kas tev liek piedzīvot savu dzīvi kā tādu rich life, bet nevis, tur, lai parādītos kaut kāda zīmola tur drēbēs, bet to piepildīto dzīvi. Un bieži vien izrādās, ka tam tik daudz tās naudas varbūt nemaz arī nevajag, un atmest bišķiņ nost visas tās lietas, kas, tu zini, kad īsti līdz galam nav tavas, un ar to būt arī mierā. Un ka tas nemieris parādās tajā brīdī, ka tu gribi tur tā kā ielīst kaut kādā citā, varbūt ne savā vērtību josliņā, un tu pats jūties nērt, un tā nauda tur sāk kaut kā buksēt, tā kā atlasīt tās foršās lietas, un tu tik brīnišķīgi iezīmēji, kas ir tavas. Un tas ir kolosāli, ka tās ir Dianas lietas, man būs savas lietas, kādam citam būs savas. Atrast viņas tajās dzīvot un atrast šo foršo sajūtu, kā tu saki, ka tev ir labi ar naudu. Ja? Bet es izdomāju frāzi, es atcerējos, ko es gribēju pateikt. Lūdzu. Ļoti interesanti par to, ka man ir vairāk naudas nekā dažiem šķiet, un mazāk naudas nekā citiem šķiet. Un tas ir tā kā, sazini, ja? Nē, es esmu arī ļoti atklāti runājis par cipriem, īpaši par pārdošanas cipriem. Biznesa kontekstā es ļoti brīvi varu izstāstīt, cik es tur nopelnīju, cik es iztērēju, kaut kādas lietas. Par savām privātajām finansēm nav tā, ka baigi visu gribās uzreiz izstāstīt, bet es saku, man tas komforts, viņš aug ar katru gadu, un es šobrīd jūtu, ka ir forši, mēs spējam pacelt naudu, mēs spējam viņu radīt. Man patīk, ka nauda nāk caur vīru, un lielākā nauda. Mēs šobrīd esam vienojušies, ka viņš ir tas smagsvars, kas nes visu mamutu lielo, un es esmu tā, kas priekam, vajag iekārtot māju, nopirkt jaunu vāzīti, tur bērniem kaut kādas tur drēbes, visāds tās lietas. Un ka man tā strādāšana nav, tāpēc, ka vajag kapāt un nopelnīt naudu, bet man ir tā, kas rada jau to prieku sajūtu, to mājīgumu un tādu, kā apvienot šo te biznesa pusi. Ar to, ka es joprojām varu ļoti daudz būt ar saviem bērniem, kas man izrādās ir nenormāli svarīgi, un īpaši tagad arī ar 4. bērniņu. Jo es esmu sākusi strādāt, parasti, ka man 2. un 3. meitēm, viņām bija 2 mēneši, es esmu gatava aiziet, laižam, un es tiešām labi jūtos. Un es apmēram tā arī rēķināju. Tagad ar 4. kas tā arī nenāk man tas aiziet darīt. Bet man, redzi, tā nāk arī ar mācību, ka es vairs nevaru vienkārši močīšanas pēc, man vajag dot tādu lielu jēgas sajūtu. Un man vajag, lai tas mans nākamais projekts man iedot prieku un gandarījumu. Un es ar viņu zinu, ka es nopelnīšu. Un man vieglāk nopelnīt lielu summu reizi 3-4 mēnešos nekā katru mēnesi konstanti. Un, piemēram, man viens no nākamajām lietām, ko es gribu šogad izdarīt, ir mans stand-ups. Man viens jau ir bijis, mana otra izrāde jau gatavojās. Man tur teksts jau top, es jau viņu briest. Mums, kad mēs zināsim kaut ko vairāk kā to stand-up. Man likās, ka varētu maijā. Kaut kad šogad. Es vairāk gaidu, zini, tādu, ka man bišķi atnāks tas
brain fogs bišķi aizies no tās no grūtniecības. Jā. Man vajag bišķi asāk to prātu. Es jūtu, ka viņš tā sāk atgriezties. Pamazām. Ja es spēju salikt vārdus pie tevis šeit podkāstā, tad jau ir labi, jo man bija brīži, kad... Tu brīnišķīgi visu spēji. Man par tevi nav bijuši nekāda šauba, un es atcerējos, man liekas, ka viena no pirmajām reizēm, ka mēs ar tevi tikāmies, bija tieši, kad, es neatceros, droši vien tā bija tava otrā meitiņa. Es atceros, ka mēs tikāmies tur Āgenskalnā, un tu atnāci uz to kafejnīcu, un tas viss bija tiešām tieši tā kā tu saki, tik organiski, ka mēs runājām kaut ko par idejām, par biznesiem, un viņi bija vēl tāds maziņš kunkulīts, un tad es atceros, domāju, tad, kad man bērni bija maziņi, es neredzēju, ka es varēju ieslēgt šādu tādu paralēlo mieru sajūtu, bet varu apliecināt, atceros, kad tā arī bija. Bet tur vajag sagaidīt to mirkli, ka tu ir gatavs. Un zin kā, kaut kādu vēl lietu, ko es gribēju pateikt, vienkārši atcerēties. Šito reiz droši izgriezt pēc tam. Kaut kas bija tāds, ko es gribēju tiešām pateikt šitajā visā sakarā. Zinu, ko es gribēju pateikt? Es gribēju pateikt, lai arī nav tā, man ir ārkārtīgi svarīgi, lai... Tas man īstenībā nav tik svarīgi, ko es domāju, bet tas ir svarīgi kaut kādā mērā. Ka viņi padomās, tie cilvēki kaut kādi. Viņai jau viss ir viegli, jo viņai vīrs visu tā kā maksā un pelna. Un tāpēc, man liekas, man bija tā uzņēmējdarbība tik ļoti svarīga un vajadzīga, lai es jums parādītu. Tev tas bija svarīgi? Man tas bija svarīgi, okay, es tā tagad atskatos. Lai es šobrīd varētu pilnībā aiziet tajā, ka mans vīrs ir galvenais pelnītājs, man vajadzēja to momentu, kur es pelnu un kur es esmu pat galvenā pelnītāja, lai es varētu pateikt, nē, tā nav vienmēr bijis. Es zinu, ko nozīmē rukāt pašai. Un man ļoti patika arī tas, pēc tam viena meitene, sieviete, kurai ir 3 bērni, viņa audzina viņus vienu, viņa saka, Bāc, ja tu varēji viena pati šito visu izvilkt, es tā kā arī varu to savus bērnus aizvest 2 nedēļas ceļojumā. Un viņai tā bija reāli tāds dzinols un tāds apstiprinājums, ka viņa arī var, un viņa to arī izdarīja. Tā kā nav tā, ka man tikai tāpēc, ka man vīrs, tāpēc es tā varu teikt, ka meitenes dariet visu prieku pēc. Nē, es esmu bijusi arī tur, kur es tiešām rukāju un kapāju, un man ir bijis tā, ka es zinu, man ir jāsamaksā bērnu auklītei, es viņai samaksāju, pāri vispār nekas nepaliek. Un tas, ko gan es varu teikt no savam vīram, ka viņš tomēr man ir vienmēr ļoti atbalstījis, un arī tajā sākuma posmā viņš teica, pat ja tu visu, ko tu nopelnīsi, atdos auklē, tas tik un tā ir tā vērts, jo es būvēju kaut ko, kas pēc tam nesīs augļus, un tāds arī ir. Tā kā nav tā, ka man tikai vīrs, man dzīvesveidu nodrošina, es zinu, ko nozīmē. To ļoti labi iezīmēja tajā kempera stāstā, tur vies pilnīgi to ainiņu uzvoru visu. Jā, tā kā, es zinu, kā ir gan, un es vienkārši varu pateikt, ka man labāk patīk, ja vīrs vairāk pelna. Paldies, ļoti labs kopsavilkums. Tagad gan es apsolos, ka pēdējais jautājums, viņš starp citu mūsu sarunas kontekstā, viņš pat ir super laikā. Es tev izstāstīšu šīs nedēļas sākumā. Biju ar vienu paziņu kopā aiz pusdienas, un viņi man teica, Karina, es tev kaut ko izstāstīšu. Tad, kad tu sāki savu podkāstu un nosauc viņu par vairāk naudas, kas ir šī podkāsta nosaukums, man sākumā ritīgi riebās. Domāju, kāds interesants pusdienas saruna. Viņa teica, un kas bija interesanti, ka viņa mēģināja sevi atkost, kāpēc, kas viņu tā notrigerēja. Un tas mazliet ir par to, ko mēs ar tevi esam runājuši, par to, kas varbūt ir tie vārdi, vai tie griķi, vai kā mēs samazinām, tās vārdus, vai man jau nav naudas, kas ir ļoti populāri tā teikt. Un, protams, šis te vairāk naudas viņš ieliek, mazliet viņš ir tāds provokatīvs, es atzīšos, droši vien, ka tas tā ir, bet viņš ieliek bišķiņ to citu leņķi un arī to citu, varbūt, ambīciju iekšā. Lūk, līdz ar to man jāpajautā tev mans ceļamaizītes jautājums, kā tu teiktu, ja kāds klausās mūs un domā, forši. Es arī gribētu vairāk naudas, kas būtu tava ceļamaizīte. Tas ir ļoti labi, ka tu to tā nosauc, jo tas ir atkal, ko es teicu par to enerģijas pusi. Jā, precīzi. Kā tu nosauc lietas, jo, piemēram, man mainījās lietas, kad es vienmēr, es esmu tāda, nodarbojos ar pašu suģestīvu, ja? Ierosinu sev lietas. Piemēram, es agrāk vienmēr teicu, man vienmēr ir nauda. Un tagad es saku, man vienmēr ir daudz naudas. Un tas arī kaut ko tomēr maina, tajā vārnīgā. Bet es atceros, tev teicu, ka tev izstāstīšu. Tad, kad tu sāki pirmo finanšu gavēni. Jā. Un tu viņi tā publicē, tas bija kaut jau gadi jau. Jā, tas bija 4 vai kas apakaļ, vairāk 5, 6, kaut tāds. Un man tāds tā lasu, Karina. Es dzīvoju konstantā finanšu gavēnī, man nav ko iegavēt vēl. Tikai es toreiz par to iesmēju, bet jā, tas bija. Bet tad tas...
tiešām kā mēs runājam un sakam kādiem vārdiem, tas tiešām ļoti daudz ko maina. Arī sarunas, kas mums ir savā starpā, arī sarunas, kas mums ir ar tuviem cilvēkiem, ar draugiem, viņas tiešām ietekmē to kaut kādu emocionālo fonu, kurā mēs dzīvojam. Vai ir bailes un satraukums un trūkst un vēl kaut kas, vai arī sajies. Vai ne? Un tas ļoti maina. Līdz ar to, jā, man liekas, pirmais jau, ko darīt, ir piefiksēt, kā mēs ar sevi runājam. Un kā mēs ar citiem runājam par šīm lietām. Jo tad, kad tu saki, ka tev nav naudas, protams, ka tev nav naudas. Ļoti labs piemērs man šodien. Mēs, kad bijām Amerikā, tad vīrs, mums katrai meitai ir Revolut karte. Tām, kas ir vecāks jau, un spēja noturēt tās kartes, lai gan viņas abas divas viņa Amerikā pazaudēja, ja? Viena astāja kaut kādā mašinā, otra vēl kaut kur. Tā kā tieši tik viņas ir gatavas ar naudu rīkoties. Bet viņš ieskaitīja viņām katrai $100. Ar domu, ka veiku meitenes jūs ceļām laikā varat nopirkt visu, ko es gribu. Kartes tika pazaudētas, un es neko nenopirku. Bet Un tā jaunākā meita man ir tāda, viņai tā nav tur stāv, viņa nav vispār neko iztērējusi, pat $20, ko mēs iedevām, viņa neiztērēja. Un viņa saka, ieskait man vēl. Viņa ir kā tāda spēle, ja, ka viņa var sūtīt Revolutā pieprasījumu tētim, un viņš viņai skaita €1. Viņai ļoti patīk. Un es viņai tā saku, bet tu taču pat neiztērēji, kāpēc tev, ko mēs tev vēl skaitīsim, tu taču to, kas tev ir neiztērēji. Un tāds, cik interesanti, varbūt tieši tas arī notiek, ka tad, kad tu to naudu neliec lietā, tu viņu netērē, tu ar viņu neko nedari, tad kāpēc, lai viņas būtu vairāk? Vai ne? Tas atkal par to, ka, ja tu gribi, veikot man tā nauda, es gribu nopirkt, kaut vai fēnu, vienalga, vai zābakus, vai mašīnu. Bet tev jau tā kā tu teici, ja, ka tev ir tas mērķis, ko tu ar viņu darīsi, tad es kā vecāks gribu tam bērnam ieskaitīt vairāk, jo viņai ir mērķis, ja, vai viņi vismaz viņu tērē, un es redzu, ka tur ir kaut kāda jēga tur naudu skaitīt, un kaut kur viņi paliek. Vai arī citādi, jā, pat tādu, ka, veiku man ir mērķis, un es gribu nopelnīt, un es atradīšu veidu, kā nopelnīt. Es zinu, kā to darīt uzņēmēju darbībā. Ja tu esi algotā darbā, tad ir jāstāsta, kādas vēl ir opcijas, izņemot bagāts vīrs, ja? Kas arī nav slikta opcija, absolūti ne. Bet varbūt tiešām tas ir kaut kāds tur īres dzīvoklis vai kaut kādi vēl atsevišķi, kaut kas, ko tu dari prieka pēc vēl. Tad, protams, jāstāsta, cik ar to var nopelnīt, tā kā nākamā saruna jau. Bet, vienkārši atļaut sev gribēt un piesakot ar kādiem vārdiem, pat ar sevi runā par naudu. Brīnišķīgi. Paldies tev liels par šo ieteikumu. Milzīgs paldies tev par sarunu. Vēlreiz vismīļākais paldies, ka tu atradi paralēli visiem citiem saviem pienākumiem laiku atnāk pie manis šo sarunu. Man bija ārkārtīgi interesanti. Es ļoti ceru, ka pēc kāda laika tu atnāksi vēlreiz, jo es jūtu, ka tieši pēdējā jautājumā mēs aizskārām to, kas ir viens arī no maniem tādiem mīļākajiem laimes brīžiem, kad runāt ar bērniem par naudu. Un tas ir tik interesanti saprast, kā viņi katrs, it kā mani bērni vienā ģimenē auguši un tā, bet kā viņi katrs arī domā savā universā, ko no viņiem var iemācīties par to, ka, man liekas, mums vēl palika daudz tēmas, ko mēs varētu aprunāties. Paldies tev. Paldies tev. Atā.